Portfolio for Employment ir jauns projekts, ko finansē Eiropas komisija ar programmas Erasmus+ starpniecību. Šajā pamācībā uzzināsiet, kā izmantot Eiropas darba meklētāju datubāzi, lai atrastu jūsu prasmēm atbilstošu darbu. Šī EURES uzturētā datubāze palīdz atrast darba meklētājus un darba devējus Eiropā. Tā piedāvā arī informāciju par dzīves un darba apstākļiem Eiropas Savienības valstīs un palīdzību pēc darbā pieņemšanas, piemēram, valodu apmācību un integrācijas kursus. Šajā modulī Portfolio for Employment komanda izskaidro soli pa solim, kā meklēt vakances un kā pieteikties darbam. Meklējiet piemērotas EURES darba vakances jebkurā Eiropas ekonomikas zonas valstī, izmantojot EURES portāla līdzekli atrast darbu. Izmantojot šā portāla atslēgvārdu meklēšanas sadaļu, varat atrast vakances atbilstoši interesējošajai profesionālajai jomai. Jūs varat piekļūt brīvajām darba vakancēm 31 Eiropas valstī, kas tiek atjauninātas reāla laikā, aptverot visas nozares un plašu profesiju klāstu, tostarp patstāvīgas un sezonālas darba iespējas. EURES atrast darbu ir lietotājiem draudzīgi, meklēšanas saskarne. Darba meklētāji var izvēlēties, piemēram, valsti, reģionu, profesiju, līgumveidu vai kombinēt vairākus darba meklēšanas kritērijus. EURES portālā publicētās vakances lielākoties tiek importētas tieši no valstu vakanču datubāzēm. Parasti tikai darba vietas nosaukums un apraksts ir uzrakstīts valsts valodā, no kuras informācija ir saņemta. EURES vakances, kas ir īpaši atvērtas starptautiskajai pieņemšanai darbā, ir atzīmētas ar norādi Eiropas. Papildus atslēgvārdu meklēšanas iespējas sadaļai varat izmantot arī EURES portāla pieejamo vakanču un saglabāto meklēšanas profilu saskaņošanas iespēju. Kad izveidojat profilu, varat atzīmēt interesējošās nozares, valstis un citas, kā arī saņemt e-pasta paziņojumus par attiecīgajām brīvajām darba vietām. Ir vairāki veidi, kā pieteikties šajā portālā publicētajām vakancēm. Katrai vakancei ir sadaļa, kā pieteikties, kurā varat atrast informāciju, kā pieteikties un ar ko sazināties. Daudziem uzņēmumiem ir savas tiešsaistes darbā pieņemšanas vietnes, kuras dažkārt var iesniegt elektronisku pieteikumu. Citos uzņēmumos ir norādīts par personāla atlasi atbildīgās personas tālruņa numurs un e-pasta adrese. Kontaktpersona var būt EURES konsultants, kas apstrādās pieteikumu. Kad esat noskatījuši šo pamācību, varat pamēģināt izmantot Eiropas darba meklētāju datubāzi, meklējot vakances, izmantojot Portfolio for Employment komandas sagatavoto pirmā moduļu soli pa solim mācību uzdevumu. Kad esat pabeiguši, varat salīdzināt savas atbildes ar Portfolio for Employment komandas sagatavotajiem atbilžu paraugiem un norādījumiem. Ja jums ir kādi jautājumi, jūs vienmēr varat sazināties ar savu izglītības pasniedzēju, izmantojot Portfolio for Employment prakses kopienu Telegram. Jūs varat sazināties arī ar Portfolio for Employment partneriem, nosūtot ziņu izmantojot Portfolio for Employment Facebook un LinkedIn lapas. Atstājiet komentāru zem video Portfolio for Employment YouTube kanālā vai pa e-pastu, izmantojot Portfolio for Employment tīmekļa vietni. Visām organizācijām, kas izmanto Portfolio for Employment resursus, ir jāizstrādā skaidra datu aizsardzības politika saskaņā ar GDPR prasībām. Veiksmi un jauki izmantojot Eiropas darba meklētāju datubāzi, meklējot jūsu prasmēm atbilstošu darbu.